Pirmais un vissvarīgākais videoklips. Gati, kā tev patīk universāls? Es nezinu. Tāds pirmais iespējas, pirmais kilometrs. Lietots. Mīlēts. Labāks laiks. Laika apstākļi. Tas parāda diezgan silts. Kas? Vajag tā kā visiem Ražots īstiem Amerikās. šoferiem. Atceries, mēs palikām pie tā drīģa ezera tās mājās. Jā. Uzbūvēt šeit tādu šādu skatu. Easy money. Bet kas viņas gribēja? Kas viņas gribēja dzīvot? Nē, nu vienkārši turists. Bet kas... Palikt. Vienīgi tu sūdīgi apkārt nav kāda veikala nekas. Jā. Viņi tur grib palikt, tur natural. Jā, varbūt tur vēl laivu kaut kādu piestādīt. Tāpat kā Ieguldīja. Latvijā jau daudziem ārzemniekiem nereāli patīk tas, ka viņi saglabājies viss tāds lauciniecis tajās mājās. Jā, varētu būt. Ieguldīja, nezinu, 20 000 uzbūvēja tās mājas, piestādi laivas. Nu, algo vienu vietēju darbinieku, lai viņš apkalpo visu. 50 proči viņam vienkārši. Labi, nē, maksā viņam algu. Bet šovis maksā 10 000 eiro par 2 nedēļām. Labi, cik ne. Nu, labi, tik daudz nemaksās neviens. 600 par 2 nedēļām, viņš maksās eiro. 50 proči viņam nedēļ. Kaut visu gadu vienkārši dzīvē vairs neko nedēļ. Re, govs iet vien pat pa ceļu. Jā, Govs iet vien pat pa ceļu. Kāpēc tagad nestam Boruta soundtracks? Es vairs nesmu Kazahstānā. Mūsu vāģis. Un, ja nekļūdos, tad Ana Nurī lietoksnis. Kā te viss miglojās ciet. Gads ielīdz ar suņiem, fonā arī notiek aktivitātes. Savās istabiņās beidzot Kazbekā. Apavos saliktas avīzes. Apavi žūst. Ārkls ir dušā. Žāvējas visi iespējamā viļa. Un principā dizains tā kā pienākās. Un izskatās diezgan šiki. Kas tur ir? BBC World. To arī var pastīties. Kā bez problēmām. Arī menu nav tik traks. Room service diezgan ceļams. Zupiņas, burgeri. Viss, kas vajadzīgs. Tur arī laikam kaut kas interesants bija. Soviet cake, jau kur ir padomju kūka pa 8 eiro. Nē, bet pa 8 lariem tas ir kaut kādi 4 eiro. Nav tik traki. Būs jāpaņem padomju kūka. Bet galvenais, pats galvenais ir šis skats, nu, dotajā brīdī. Gan mākonis aizklājas baznīcu, bet augšā kalnā var redzēt jebkurā brīdī baznīcu. Nu, reku mazliet jāpaciešās, te no tūlīt būs redzams.
Baznīca sasniegta. Puse ar mašīnu, puse ar kājām. Kaut kādās 40 minūtēs uzkāpam diezgan stāvi. Tagad kontrolpunktā. Tūlīt izspriedīsim, kā doties tālāk līdz ledājam. No dzeltenās griezīsimies tagad uz sarkano taku. Šeit var pateikt pēc tam līnijām, kad apmēram 2,2 km. Un šitam mums jātiek 3,2 apmēram ir. Kilometrs jāuzkāp uz augšu par šito visu. Nu jā, nav tik traki, tur Sen diezgan grūti tāls. noteikt, cik tas ir. 8 kaut kāda man šeit. 8 km? Liedus metlīšos esam gatavi. Visticamāk, iesim tālāk līdz pagriezienam, tad griezīsim atpakaļ, jo līdz ledājam, kā saka, visminimums 4, un citi profesionāli saka arī 6. Tā kā nezinu, liekas, nav šodien reāli, nav laikam vispār šoreiz reāli. Bet, nu, tad redzēs. Sunīca reka vēl cīnās.